Čau, man mīļie draugi. Vēlreiz esam atbraukuši Bērtuļu kapos un šeit šajā vietā atdusās mans tētis, vecā mamma un mans vecās mammas tētis un mamma. Ja jūs vēl neesat to, neziniet, ka man tētis jau 11 gadus jau zem zemes ir jau. Ziniet, kā ir pienākot pie savu tēvu kapa, ir vienkārši asarās sabrauc, un tas arī viss. Tas ir skumji, godīgi sakot. Ka mans tētis ir šeit. Tur tālāk ir mans tētis. Tur ir mana vecā mamma. Šeit ir mana vecā mamma pie pa vidu. Malā. Un tur tie divi meieri, Henrijs un Marija, tie ir manas vecās mātes vecāki. Mans vecās mammas mamīte un vecais tēvs. Ir ļoti jauki atbraukt pie saviem tuviniekiem. Tādā ziņā. Vismaz tu esi labu darbu izdarījis, kad braucot šādos ceļojumos, gabalos, tu vari atbraukt un iebraukt pie saviem mīļajiem. Un kaut vai nogrābstīt un paņemt nostīm kokus, zarus, kas ir sakartuši virsū. Protams, tas tavs pienākums ir. Tas ir viss pienākums, kuriem kapos atdusās cilvēki, kas ir aizgājuši mūžībā. Un ir skumji tiešām. Visiem, kuriem ir tēti, lūdzu, apskaujiet viņus, samīļojiet un mīliet savus tētus. Ja man vairs nebūs tāds nekad. Es ļoti atvainojos. Grūti iedomāties, ka viņa vairs nav. Un tā. Tas tāds skumjāks video atkal. Bet cerēsim tālāk, būs priecīgāki un brauksim tālāk un taisīsim tālāk videoklipus, brauksim tālāk uz Poliju, Vāciju, Čehiju. Būs jaukāki video un iespējams vietas arī būs skaistākas. Tālāk. Rakstiet komentāros un sakiet savas domas. Izsakiet man līdzjūtību, ja kāds vēl nav to izdarījis. Tā kā 11 gadi būs riņķī. Kad tētis vairs nav. Ļoti grūti iedomāties. Labi, pietiek muldēt, davai. Nav ko jābrauc. Jābrauc lēnām uz mājām. Tāls ceļš mums vēl priekšā. 48 km vēl jābrauc uz mājām. Bijām Igaunijā, jūs zināt, es jums video jau rādīju. Bijām Igaunijā, pāri Igaunijas robežā, bet, ziniet, kā ir? Baigi interesanti ir aizbrauc Igaunijā un tev pazūd zona vienkārši, un viss. Un tīkls nav pieejams. Tas ir baigi interesanti īstenībā, točni. Tas tiešām ir interesanti. Parādīšu jums nedaudz šito apkārtni. Reku. Redz, ko šeit ir. Šeit ir Rūjienas Bērtuļu kapi. Un tur ir Rūjiena uz to pusi. Varētu iebraukt jums Rūjienas saldējumu parādīt un ražotni un viss pārējā. Atbraukt uz autoostai. Tā. Lai visiem jauka diena šodien un turieties un balsojiet par maniem un liekiet laikus un tiekamies jau nākamos video. Čau visiem! Meitenēm bučiņas un atā!